Šodien parunāsim par to, ar ko atšķirās alkoholiķis no vidusmēra latvieša, kurš pērk lētu prēmiju klases automašīnu. Sanāk visi ķēžu mainītāji, bembisti un vispārējie. Parunāsim arī par to, vai vecs un dārgs Audi no Vācijas patiesībā var būt lēts. Es priekš jums šodien esmu ļoti pacenties, ja nu jūs mani baigi sarūktinājāt. Un es jūsos esmu ļoti vīlies. Un tā, ka man pilnīgi pat lamu vārdus prasās izvilkt ārā. Protams, ar 2 klašu izglītību to visu saprast nebūs iespējams, bet šis man ļoti motivēja šodien nepaslinkot un sagatavot jums sirsnīgi atbildi ar detalizētu izklāstu. Par problēmām, kuras pavada zināmu daļu no mūsu sabiedrības. Un kas ir pats skumjākais, to sabiedrības daļu, kurai kā reiz par to visu vajadzētu domāt daudz vairāk. Mēģinot atrast veidu, kā izbalansēt starp tiem saviem ienākumiem un izdevumiem. Tikai realitātē traģiskākais ir tas, ka tieši viņi pamanās izspēlēt tādus gājienus, ka pat situētajiem klausoties tos stāsts plakstiņš sāk raustīties. Savukārt mums pašiem šis viss lieliski kalpo kā sociālais eksperiments, lai vēl labāk izprastu konkrētās segmenta pircēju domāšanu, paradumus un psiholoģiju. Un tas pat ir daudz vērtīgāk nekā tie daži simti, kur no visa šī Audi A4 stāsta mums varbūt paliks pāri. Tā kā viss stāsts un tie brīži, kuros man sāk raustīties tas plakstiņš, meklēt YouTube kanālā Perikupa dienas grāmatu. Es pat nezinu, kā to tēt moderni nosaukt. Tā ir kaut kāda nabaga domāšana vai vienkārši stulbums, kurš tiek pasvītrots ar mūsu izkropļotās mentalitātes problēmām. Bet komentāru sadaļas, kā parasti, atstāšu ieslēgtas. Gan šeit, gan YouTubā. Tā kā visi pohainie laipni aicināts sirsnīgi izteikties par šo tēmu. Es zinu, ka jums svētdienās ar patronām ir pilns kabats, tā kā droši varēsiet izšaudīties no visas sirds. Un pie viena aicinājums visiem normālajiem. Uzrakstiet man lūdzu komentāros, vai mums šādus budžeta klases eksperimentus vajadzētu atkārtot arī nākotnē. Tā tēma, protams, ir diezgan riskanta, bet tie modeļi tur iekrīt ik pa laikam. Un ja temats ir aktuāls, uzrakstat man komentāros, par kādiem modeļiem jūs attiecīgā stāvoklī tiešām būtu gatavs samaksāt nevis kaut kādas 3500 kā par vietējo, bet, teiksim, kāds 4900. Tā kā tiekamies visi YouTube kanālā. Paldies!